Tad otrs svarīgākais, no kā mēs varētu sākt strādāt, būtu veselība. Ja mēs esam atrisinājuši finansu blokus noņēmuši, tas jau arī tāda nasta liela nost, kas ikdienu mums uzlabos, tad mēs varam pieķerties jau tādai ilgtermiņa grūtākai problēmai kā veselība. Un daudz mūsu slimības rodas mūsu nekonstruktīvo programmu darbības rezultātā, kas saucās somātika, kā mūsu nepareizais dzīves uzskats, viņš kaut kādā veidā materializējās ķermenī ar problēmām. Un tas, ko es gribu pateikt, ka es nekādā veidā te cilvēks patiešo neārstēju, bet mēs noņemam slimības cēloni. Jā, jo ārstēt to tikai ārsti, kuriem ir licenzēm, balti halāti, un viņi māk to runāt gudros vārdos. Mūsu uzdevums ir būt veseliem. Un ja mēs noņemam šīs destruktīvās programmas, tad uzreiz noņemam iemeslu tai slimībai būt. Ja, tātad slimībai vairs nav kur aizķerties, jo, ja gadījumā mēs sākam saprast vai ieraugam, kas ir bijis iemesls, kā, pieņemsim, kājas, kur cilvēki nākši ar kāju problēmām, kas tur saist kauli un kaut kādas tur meniski saist un tā, tad jautājums, ka kaut kādā veidā cilvēks ticis noniecināts un viņš nevar vairs pats normāli paiet pa dzīvi. Saprotot, kurā momentā viņš ir ticis noniecināts un ka viņam ir aizliegts tā kā iet, tad kājām vairs nav tās sliktās destruktīvās programmas, tās organismam vairs nav iemesli uzkrāt sev tās problēmas. Protams, ka tas ķermenī paņems zinām laiku, tas nav tā kā uz burvju nūjiņas, tas var aizņemt no mēnešus, kamēr ķermenis pārstrādājās. Pārstrādājās rīkoties ar jauno informāciju, jaunām programmām. Tā kā katrai no slimībām ir konkrēts iemesls, un mūsu uzdevums būtu viņu saprast, identificēt un neutralizēt. Jā, tā kā meistarsmedis@gmail.com, laiks uzlabot veselību.